Sveiki, šitais ir otrais video par Gemini, jeb Alphabet mākslīgā intelekta modeļiem, kas ietilpst Gemini tajos visos modeļos. Kā var redzēt, tagad esmu atvēris Gemini mājaslapu, un te var redzēt visus modeļus, kas tur ir. Arī šeit man ir maksas versija, un, piemēram, es parādīšu šo modeli 2,5 flash, kā var kaut ko interesantu izdarīt. Lai gan viņš ir angliski, es palūkšu, lai latvisku uztaisa. Bet man jārunā angliski, atvainojos par manu angļu valodu. Can you create 5 major points what will be in artificial intelligence for next year? 5 points, but in Latvian language, please. Un tagad palūksim, lai uzģenerē kaut ko viņš tur uzģenerēs. Tā, lūk, 5 punkti, un tagad palūksim, lai nolasa visu. Rolēsim uz leju, šeit, un paklausīsimies. Lūk, 5 galvenie punkti par mākslīgā intelekta attīstību nākamajā gadā, orientējoties uz 2026. gadu. 1. Plašāka ģeneratīvā mākslīgā intelekta (MI) ieviešana un pilnveidošana. Redzēsim vēl plašāku tādu modeļu kā lielo valodu modeļu, LLM, un attēlu, video ģeneratoru integrāciju dažādās lietojuma programmās un biznesa procesos. Šie modeļi kļūs jaudīgāki, efektīvāki un spējīgāki veikt sarežģītākus uzdevumus. 2. Lielāks uzsvars uz MI pārvaldību, ētiku un regulējumu, pieaugot MI ietekmei. Nākamajā gadā sagaidāms pastiprināts fokus uz to, kā nodrošināt MI sistēmu drošību, godīgumu un atbildīgumu. Valdības un starptautiskās organizācijas turpinās strādāt pie normatīvajiem aktiem un vadlīnijām, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar privātumu, neobjektivitāti un dezinformāciju. 3. Specializētu un nozaru specifisko MI risinājumu attīstība. Lai gan vispārējie MI modeļi gūs panākumus, vērosim arī strauju progresu specializētos MI risinājumos, kas pielāgoti konkrētām nozarēm, piemēram, veselības aprūpei, diagnostika, zāļu atklāšana, finansēm, krāpšanas atklāšana, riska pārvaldība un ražošanai, kvalitātes kontrole, prognozējošā apkope. 4. MI efektivitātes un aparatūras uzlabojumi. Lai atbalstītu arvien pieaugošās MI modeļu prasības, notiks nozīmīgi uzlabojumi MI aparatūras, piemēram, speciāli veidotu mikroshēmu un infrastruktūras jomā. Tas ļaus palaist lielākus un sarežģītākus modeļus efektīvāk un ar mazāku enerģijas patēriņu. 5. Pastiprināta MI integrācija ikdienas ierīcēs un lietojuma programmās, mala MI. MI spējas arvien vairāk tiks integrētas tieši ierīcēs, mala ierīcēs, piemēram, vietālruņos, sadzīves tehnikā, automašīnās un industriālajos sensoros. Tas nodrošinās ātrāku apstrādi, labāku privātuma aizsardzību un samazinās atkarību no mākoņdatošanas. Kā jau teicu, šie visi modeļi arī ir pieejami mobilā telefona aplikācijās. Man, piemēram, ir vairāki maksas pakalpojumi par mākslīgo intelektu, bet jūs varat izmantot arī tos, kur ir bez maksas, šajā gadījumā Gemini, bez maksas kaut kas ChatGPT, droši vien Grokam un kam tur vēl Klodam arī kaut kas tur ir bez maksas. Vispār to modeļu un mākslīgā intelekta to ir ļoti daudz, kas, protams, veicina konkurenci un attīsta šos modeļus un mākslīgo intelektu saucamo vēl tālāk. Tā, ko es vēl gribēju pateikt? Izmēģiniet visu, un tad jau tiekamies nākotnē.